Cienījamā priekšsēdētāji, godājamie deputāti, atļaujiet man izteikt nelielu skepsi par ministru kandidāta Raimonda Čudara spējām mainīt esošo situāciju, ar ko es faktiski apzīmēju visu Latvijas valdības stāvokli, kas ir no valsts pārvaldes. Institūcijas ir kļuvusi faktiski par pašvaldības iestādi, kurai pedantiski jāizstrādā, pat ne jāizstrādā, bet ir jāievieš un jāizpilda instrukcijas, kuras ir izstrādājuši ārzemju eksperti dažādu regulu un direktīvu veidā. Mana skepse par Čudaru kungu ir sakarā to, ka viņš bija KEM ministrs, un viņš tagad būs ministrs, kurš arī rūpēsies par vidi. Es nekur nedzirdēju un nekur neatradu, ka Čudara kungs būtu stāstījis patiesību, ar ko viņš nodarbojās tad, kad viņš bija šis klimata un enerģētikas ministrs. Jā. Vai viņš kaut kādā veidā aizstāvēja Latvijas pilsoņu un pašvaldību tiesības un intereses attiecībā uz viņu īpašumu un veselības aizsardzību, uz satversmē garantētajām tiesībām, uz to vidi, ko bojā trokšņi, zibšņi, dažādas vibrācijas, vides saindēšana ar eļļu un dažādiem atlidošanas šķidrumiem. Un arī ainavas ir Latvijas vide, kur intensīvi šī valdība mēģina iztirgot ārzemju vēja grabažu tirgotājiem, kuri pēc augstsprieguma sadales tīkla datiem pagājušā gadā nespēja saražot Latvijā un arī aizpagājušā gadā vairāk kā 21% ar kopējo vidējo jaudu. Jā. Mums stāstīja, ka tā nav taisnība, ka varbūt 30% pat varot izspiest šīs vēja elektrostācijas, bet tā kā Latvijā vēl nav šīs 300 metrīgās, varbūt, ka tur arī kādreiz tos 30% varēs izspiest, tad, diemžēl, pēdējos 2 gados šīs grabāšana nav izspieduši vairāk par 20%, 21%, ja precīzāk. Pie kā mums Čudara kungs, būdams ministrs, nestāstīja, ka pie 12 metriem sekundē šīs vēja grabažas spēja saražot tikai 50% no vidējās enerģijas gadā. Bet pie 7 metriem sekundē šīs grabažas vēja nespēja saražot par 10 metriem. Es biju otrdien Saldus novadā uz apspriešanu, tā jau man bija kāda 4. vai 5. sanāksme, kur cilvēki visi kā viens iebilst pret viņu zemes, dzimtās zemes piemēslošanu ar, dažādām nevajadzīgām betonu būvēm. Daži skaitļi. Vienā nelielā novadā ir paredzēts, jūs varat aptvert 248 vēja turbīnas. Nekāds protests nav atskanējis ne no valdības, ne no kā, vienkārši ir izsniegtas jau šīs vides novērtēšanas atļaujas. Daži vēl nav pabeigti, bet iedomājieties, 2500 tonnas vajag vienam šādam tornim, 2500 tonnas betona un 250 tonnas tērauda. Tātad pareizinām ar 248. Mazajā Saldus novadā lauksaimniecības zemē tiks iebetonēts 620 000 tonu. Jūs varat iedomāties, lauksaimniecības zemē. Un arī dažos mežos, kuriem jau ir atļaujas, turpmāk it kā mežos nebūvēs, mežs tātad tiek izcirsts, un tur mēs vienā novadā tikai, nevis visā Latvijā. Un 62 000 tonnas tērauda tiek iztērēti grabažām, kuras ražos kaut kādus 20% no lielīgi izreklamētājiem jaudām gadā. Tātad, ja mēs sakām, ka mēs kaut kādā veidā uzbūvēsim tur 1 gigavatu, jeb 1000 megavatu, faktiski mēs spējam tikai izspiest gada laikā vidēji 200 kaut kādus megavatus no šitā. Visi šie cipari ir jādala 5. Vai Čudara kungs kaut reizi ir teicis, būdams ministrs, ka šie ir meli, ko mums uzspiež dažādas startautiskās instrukcijas, ko es te teicu, ekspertu murgainie stāsti, te jau visas pasaules zinātnieki, kuru viedoklis ir nomainījis latviešu tautas, Latvijas pilsoņu vēlētāju un Latvijas ministru viedokli. Tātad suniskā izkalpošanās un iztapība kaut kādiem utopiskiem projektiem. Saeimai ir atsūtīta gan Saeimas priekšsēdētājiem, gan valsts prezidentam ir Latvijas fiziķu un bijušo Latvijas energo vadītāju, energo speciālistu atklātā vēstule, kur ir rakstā, ka viss tas, kas mums līdz 22. gadam, pēdējos pirms tam 10-15 gadus, mums bija stabila elektrības cena Latvijā, ja jūs paskatīsieties līkni. Un tad no 22.
Otrā gada viņi sāk šādā veidā lēkāt augšā lejā, tāpēc, ka parādās ar vien vairāk šīs vēja grabažas, kuras ir fantastiski jābalansē. Ja? Tātad atklātajā vēstulē ir rakstīts, ka nekādā gadījumā saules un vēja parku izstrādāta enerģija nedrīkst būt vairāk kā 30% no tās enerģijas, ko ražo tēci un elektrostācijas un koģenerācijas stācijas. Kāpēc? Tāpēc, ka gāzes patēriņš palielinās, viņš absolūti kā šeit melo nesamazinās. Jā, gāze ir jāpērk. Tagad viņi, protams, tur būs Kataras vai Amerikas Savienotās valsts vai no Norvēģijas mēs pirksim. Vai Čudarkungs ir izskaidrojis, ka gāzes patēriņš pie vēja un saules grabažām šādā veidā uzceļot neproporcionāli mums ir paredzēti 2050. gadā. Tas ir nevis 30%, ja, bet 7 reizes vairāk, teiksim, kā mēs pašreiz patērējam. Jūs varat iedomāties, ja? Ja mums ir tikai vēja elektrostācijas, tad fiziķi, kas arī uzstājās Saldo, ja, stāstīja, ka maksimums būtu 13% pieļaujams no šīm vēja grabažām. Ja. Nevis, teiksim, 7 reizes vairāk. Tagad nākošais. Par vides piesārņošanu. Man ir jautājums, kāpēc mūsu ministra kandidāts un arī cienījamā premjere un arī bijusī vides ministri, kas tagad saucās Viedā, jā, mums ir Viedā jau vairs nevis vides ministri, Viedā tehnoloģija. Kāpēc viņas nav komentējuši, ka līdz 22. gadam, kamēr Saeima nedēļu pirms vēlēšanām nebija izmainījis, mums bija tā saucamās nostādnes vēja elektrostāciju būvniecībai, vai vadlīnijas, sauciet, kā gribiet, un tajās bija ieteikts minimums 5 augstumi. Tātad, ja ir 300 metru augsts tornis vai elektrostācija, minimums būtu 1,5 kilometra. Ja dažās valstīs ir 2 kilometri. No kultūras pieminekļiem bija ieteikts 3 kilometru attālumā. No startautiskas nozīmes, teiksim, natūra parkiem 10 kilometri. Tas viss ir pārsvītrots. Internetā jūs to vēl varat izlasīt. Iedomājieties, godājamais Čudarkungs, pie jūsu īpašuma 800 metru no jūsu logiem, jūs gribētu padzīvot pie tāda torņa, kas izplata reaktīvās lidmašīnas skaņu kilometriem tālu. Jums nesils ne augsts, jūs noteikti nedzīvosiet pie šādas elektrostācijas. Kādā veidā jūs esiet kaut vārdu pateicis, kā jūs aizstāvēsiet pilsoņu interesi, kuri zaudēs savus privātu īpašumus? Aizbrauciet uz Pērnavu, kur šāds parks ir 300 metriem. Cilvēki masveidīgi grib pārdot īpašumus, viņa vērtība ir 0. Satversmē garantētās īpašuma tiesības ir anekdote. Ja? Līdz ar to es iesaku, protams, nekādā gadījumā nebalsot par šo ministru, nebalsot arī par šo valdību, kas faktiski vairs nav nekāda neatkarīgas valsts valdība, bet ir vietējā pašvaldība ar mērķi pedantiski izpildīt kārtējās muļķīgās instrukcijas, kas bojā mūsu dzīves līmeni, veselību. Ja? Es uzdevu jautājumu jums, Čudarkungs, pasakiet, šī indīgā pretapledošanās, vielu smidzināšana lielā vējā, 300 metru augstumā, cik tālu tiek piesārņot augsne visapkārt. Ja? Jūs varbūt to medu ēdīsiet no tām bitītēm, kas no tām puķītēm savāks. Ja? Mēs redzam atkal kārtējo cilvēku, kurš bez principiem, jebkādiem ieņems kārtēju bezjēdzīgu amatu, kurā neko nedarīs. Un nākošās vēlēšanas būs tikpat neveiksmīgas kā šīs. Ja? Tāpēc, ka tur aizmirsa pateikt, ka iepriekšējā runātāji vienkārši vajadzēja iebiedīt savu cilvēku. Cimdaram pateica, kurš ļoti labi bija novadījis visas vēlēšanas, ka viņš vienkārši pārāk ilgi aizsēdējies. Ja? Pēc tam ielika vienu dāmu no Austrālijas bez izglītības, kura vispār neko nesaprata no šīm lietām. Un tā pati sistēma, kas bija izstrādāta, ko jau es te vienreiz teicu, ko izstrādāja Soari, ja, kas darbojās nevainojami, viņš atteicās tur apkalpot jaunās vienotības kaut kādus kongresus bez maksas, vajadzēja viņu padzīt kā tādu. Ja. Rezultātā es domāju, ka mēs vienkārši varam nobalsot pret, gan pret šo valdību, gan pret šo ministru un sākt kaut ko jēdzīgi darīt. Un pēdējais, Latvija ir visbagātākā valsts, viena no visbagātākajām ar energoresursiem, ar miljardiem, nevis miljoniem, ar miljardiem kubikmetru kūdras, kas mums ir, ja, kur ir izrēķināts, ka tur pietiek 1000 gadiem, visi ir aizmirsuši, ka vēl nesen 90 kaut kādā 6. gadā FAR bija izstrādājusi Latvijas enerģētikas iepriekšējo programmu, kur bija rakstīts, ja, ka mums šie resursi ir, ja ne 1000 gadiem, tas 100 gadiem pietiekam. Mums bija tecis, kas darbojās līdz 2003. gadam ar kūdru.
Pie Helsinkiem ir lielais tecis, kas strādā ar kūdru, ja, kur ir ļoti labi filtri izstrādāti, kuriem nevajag nekādu gāzi importēt, kuriem nevajag ķīniešu magnetus importēt, ja, un visu pārējo. Nē, mums atkal ir jārāpo, jāzemojas, ja, jāstāsta, kā mēs kaut ko no Ķīnas importēsim, kura kontrolē 92% no pasaules retajiem materiāliem apstrādātājiem. Ja. Un nāk šeit šādi cilvēki un saka, kā mēs atkal ieviesīsim, varbūt, ka uzliksim kaut kādu nodokli par gaļu tur vientiešiem, vai ne, varbūt kaut kā vēl pensionāru izčakarēsim ar mazo dīzelīti, jo viņš taču klimatu sabojās, ja, uzliksim viņam maksāt, viņš vēl spirinās, viņš vēl ir dzīvs, nu tad viņam nodokli par gaļu uzliksim, ja, vēl kaut ko, nu kaut kā, ko vēl izčakarēt, katru rītu uzceļās, ja. Šie ministri, nu ko mēs vēl varētu, lai latviešu tautai kaut ko izgudrot, lai mūsu Brisele paslavē, ja, kaut ko vēl, ja, nu saprotiet. Balsojam pret klauniem. Paldies!